Kā elpošana ietekmē veselību un izskatu? Regulāri veicot dzīvības elpošanas prakses, tu stiprini savu organisma veselību un imunitāti. Dzīvības enerģija, ar ko tu piepildi savu organismu, katru molekulu, katru šūnu, katru ātomu, burtiski iznīcina jebkuru vīrusu vai mikrobu, kas grib iekļūt tavā ķermenī. Vēl vairāk, ja tu elposi dzīvības elpu regulāri katru dienu, kā minimums 15–20 minūtes, tu pamazām pacelsi savas ķermeņa vibrācijas tik augstā līmenī, ka vīrusi tev netiks pat tuvumā. Ar elpošanas palīdzību var mainīt arī savu ārieni. Regulāri elpojot, mainās cilvēka smarža, mainās ādas mirdzums. Tas, protams, paaugstina cilvēka pašvērtējumu, maina domas par sevi, un tas jau ir vēl viens solis, lai cilvēks būtu vesels, labā garstāvoklī, un tātad viņš var izdarīt daudz vairāk nekā tad, kad viņam ir ļoti zems pašvērtējums. Protams, pieaug arī enerģijas kopējais līmenis, kas nozīmē to, ka tu varēsi paveikt daudz vairāk nekā līdz šim. Tātad iegūmu ir ļoti daudz. Es varētu ilgi un dikti runāt, par visiem tu uzzināsi mācībās. Es tikai nosaukšu tās zonas, kuras šī elpošanas prakse ietekmē pozitīvi un palīdz sakārtot attiecīgo zonu. Tātad elpošana ietekmē domāšanu, prātu, apziņu. Tā ietekmē nervu sistēmu, neironu tīklus. Ietekmē sirdsdarbību, gremošanas sistēmu, dažādu dziedzeru darbību. Ietekmē arī reproduktatīvo sistēmu. Tātad patiesībā elpošana ir pamatā tam, lai cilvēks justos vesels, priecīgs, lai varētu izdarīt ļoti daudz, un tātad katram cilvēkam, kurš negrib tērēt laiku slimošanai, vajadzētu apgūt kursu dzīvības elpošana. Un tātad, ja tu arī gribi kļūt un būt vesels un skaists, piesakies jaunajai grupai, kas nu jau pavisam drīz sāksies un tu vari pievienoties un visu pielietot sevī, savā dzīvē, lai kļūtu laimīgs, vesels un priecīgs. Uz tikšanos!